Aktīvās atpūtas centru Reiņa trasi vairums cilvēku zina kā ziemas slēpošanas trasi, bet sākoties pavasarim un līdz pat vēlam rudenim, Reiņa trase pārtop golfa klubā Reinis, kurš pieejams spēlētājiem jau 8 gadus. Kopš pērnā gada ir veiktas investīcijas laukuma paplašināšanā un rekonstruēšanā, piedaloties pasaules līmeņa golfa laukumu arhitektiem. Kā rezultātā no 2. septembra golfa laukums ir guvis nopietnākas aprises, garākas un vēl interesantākas bedrītes. Golfs Latvijā kļūst ar katru gadu aizvien populārāks, un šim sporta veidam pievēršas dažāda vecuma cilvēki arī bez fiziskās sagatavotības. Tādējādi tiek lausti stereotipi par golfu kā sportu tikai izredzētajiem. Domājot par jaunāko paudzi, golfa klubā Reinis jau 3 gadus darbojas golfa skoliņa bērniem, kurā bērni var apgūt golfu bez maksas profesionālu treneru vadībā. Golfs, kā jebkurš cits sporta veids, nebūtu tik aizraujošs, ja nebūtu lielāka vai mazāka mēroga sacensības, kuras motivē biežāk trenēties, vairāk censties un iegūt jaunus draugus. Tādēļ tiek rīkoti turnīri, jeb sacensības gan iesācējiem, gan prasmīgiem spēlētājiem katru nedēļu, organizējot mazus golfa svētkus ar sacensību garu. Pēc garākas pastaigas svaigā gaisā golfa laukumā ar draugiem var ieturēt maltīti atbilstošu katrai gaumei Reiņa kafē. Spēku atgūšanai ir iespējams relaksēties ar malku kurināmā pirtiņā, kā arī pārnakšņot gan numuriņos, gan brīvdienu mājiņās, kas aprīkotas ar saunu un virtuvi un skatu uz golfa laukumu. Laipni tiek uzņemti arī lielāki un mazāki uzņēmumi, piedāvājot dažāda izmēra semināru zāles, kā arī aktīvas izklaides saliedēšanas nolūkos, tā skaitā arī kolektīvo apmācību golfā. Strauji tuvojas zelta rudens, kas pulcē dabas baudītājus no visas Latvijas un ne tikai. Un ja jūs meklējat jaunu brīvā laika pavadīšanas veidu un esat nolēmuši izaicināt sevi un savus mīļos golfa spēlēt, golfa klubā Reinis jūs būsiet laipni gaidīti.